Nav noslēpums, ka nodokļu palielināšana vai jaunu nodokļu ieviešana sabiedrībā izraisa rezonanci. Izņēmums nav arī šobrīd izskanējusī ziņa par plānotajām izmaiņām likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas paredz kā pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību tiem skolēnu mācību uzņēmumiem, kuriem taksācijas gadā, neatskaitot izdevumus, saimnieciskās darbības ieņēmumi pārsniedz 3000 eiro. Nu pat Junior Achievement rīkotajā skolēnu mācību uzņēmumu tirgošanās pasākumā Cits bazārs, kas notika Rīgā, tika pasniegtas balvas labākajiem jaunajiem uzņēmējiem. Balvu kategorijā biznesa potenciāls saņēma jaunieši no Madonas pilsētas vidusskolas, kuri piedāvā ekoloģiskus iekurus no pārstrādātajiem materiāliem. Tiekamies ar jauniešiem, lai noskaidrotu viņu redzējumu uz likuma izmaiņām. Tas īsti neietekmētu skolēnus veidot skolēnu mācību uzņēmumus. Jo pārsvarā skolēni jau sāk ar tādu mazāku ideju, un varbūt arī nemaz netiek pie tādas peļņas. Bet no otras puses ir arī tādi, kas varbūt dabūja to peļņu, un arī tādi, kuri plāno to savu uzņēmumu ar nākotni saistīt. Līdz ar to varbūt es pat viņiem varētu līdzēt, jo viņi jau tā kā iejūtās tādā kā uzņēmēja īstā ādā, maksājot tos nodokļus. Jo skolēniem var zust motivācija, zinot to, ka liela daļa to ienākumu vēlāk būtu jāatdod nodokļos. Tāpēc tas var būtiski radīt to, ka skolēniem pazūd vēlme turpināt iesākt to darbiņu. Manuprāt, skolēni šo vēlētos apiet, tādā veidā kompensējot nodokļus, piemēram, sadārdzinot preces vai pakalpojumu. Ja uzņēmums ļoti labi aiziet, es domāju, ka to varētu darīt pat ar visiem nodokļiem. Lai iemācītos, kā tas ir, kad šie nodokļi tiek uzlikti un kā īstā uzņēmēja darbība notiek. Cik lielā laikā jūs varētu sasniegt šādus 3000? Ir tāda cerība, ir tāda ticība tam? Cerība ir, manuprāt, ja mēs uz katru tirdziņu brauktu un daudz biežāk šeit tirdziņi būtu, pusgada laikā varbūt tas būtu iespējams. Kaustra skolēnu mācību uzņēmumu konsultante Iveta Vābule, kurai šajā jomā ir patiešām ilgstoša pieredze, likuma grozījumi skolēnu mācību uzņēmumu darbību padarīs caurskatāmāku. Šo momentu esam gaidījuši jau vairāk kā 20 gadus. Kopumā jau nekas nemainīsies. Skolēnu mācību uzņēmumi tāpat paliek mācību procesa sastāvdaļa. Darbosies tā, kā jau ir darbojušies arī iepriekš. Finansiālā uzskaita skolēnu mācību uzņēmumiem ir notikusi jau arī iepriekš. Tā ka vēlreiz gribētu uzsvērt par to, ka paldies par šiem te grozījumiem, kas legalizē skolēnu mācību uzņēmumu darbību. Lai arī zinām, ir vairāki veiksmes stāsti, kad skolēnu mācību uzņēmums ir bijis kā starts turpmākai uzņēmēju darbībai. Skolēnu mācību uzņēmumu ar 3000 eiro saimnieciskās darbības ieņēmumiem gadā nesot daudz. Manā darba pieredzē es nezinu nevienu šādu uzņēmumu, jo skolēnu mācību uzņēmumiem ir darbības laiks diezgan īss. Tad tie ir vidēji 5 mēneši, par cik ir atļauts arī pamatā tirgot tirdziņos, varbūt kādos pilsētas svētku pasākumos, tad šie ieņēmumi nebūs nemaz tik lieli kopumā, bet ja būs sasniegts 3000, tad patiešām tas ir apsveicami, un šeit mēs varam runāt par jau izteiktām uzņēmēju spējām. Līdz ar to jauniešiem ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Tas noteikti būs viens no pārstāvjiem, kas reģistrēs un varēs arī turpināt iesākto. Mums ir ļoti labi piemēri Latvijā, kas savu ideju arī jau realizē, teiksim tā, īstajā biznesā. Madonas pusē, piemēram, Simple Plus uzņēmums, kas ražo tērpu aizsargu maisus, jau 11. klasē reģistrēja sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Vēl tikai jāpiebilst, ka saimnieciskā darbība, izvēloties sev atbilstošāko turpmākās saimnieciskās darbības režīmu, valsts ieņēmuma dienestā būs jāreģistrē 5 darba dienu laikā. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.